izšķirsies 20 000 eiro liktenis. Man gan nav skaidrs, ka es esmu vairāk kulinārijas vai grāmatu izdevniecības biznesā, bet ir 5 minūtes žūrijas jautājumiem. Visādi lietojuši, gribētos uzreiz ar visi trāpīt viņos, vai kā jūs cīnīsieties pret viņu, ka šos robotus atšķirus. Kā sekundāru, bet nemazāk svarīgu aspektu produktu īstenošanai es vēlētos minēt tomēr to, ka mums ir jātic šim produktam pašam, jo kādu pārliecināt par idejas funkcionalitāti un nepieciešamību mēs varam tikai tad, ja mēs paši tam ticam, mēs paši to zinām, mēs paši to esam pārbaudījuši, kas un kāda tā ideja ir. Liels prieks bija piedalīties šajā ideju konkursā un skatīt visus pieteiktos darbus, un mēs kopā ar žūriju, ar kuru man bija tas gods šodien kopā izvērtēt tos, nonācām pie secinājuma, ka labākais bija tas, kurš varēja dažādās disciplīnās, gluži kā tādā 5 cīņā vai 10 cīņā, parādīt sevi gan prezentējot, gan parādot ideju, prototipu stāvoklī, sagatavot video materiālu, nezaudēt augstasinību, smaidu un spēt atbildēt uz visiem jautājumiem. Tādiem cilvēkiem, protams, ka idejas var šķist otršķirīgas, un tomēr šajā reizē Aerotors bija ļoti labs. Tas risināja lokālu problēmu, bet, kā mēs redzējām, bija arī ar potenciālu tikt izmantots citviet pasaulē. Un uzvarētājs ir Rītkārs Galvijēvi.